Kur? Kurā vietā? Ne jau uz zemes uz viņu. Jā. Adresi kāda? Adresē. Nu, tas ir personām, tas ir draugi. Nu, draugi, nu. Jo, pateikt, kādu personu tu lieto? Ko te kāda persona? Lieto personu. Man ir iedota persona, nu, gluži tur varbūt tu bija visu tā krāpnieciska schēma. Tieši tā, to mēs arī gribam. Nu, ko personu, kur tu lieto no pārbaudas robežu? Mums taču nav nekas slēpens, savu personu. Tu jau esi Man nav nekas slēpens, bet šajā brīdī šeit es esmu dzīves vīrietis. Vispār mēs prasām personu. Jūs personu. Ar kuru jūs braucat pāri robežai? To es visu ļoti labi saprotu, es tikai neredzu vienu. Как только он им покажет персону, это значит, что он заключил контракт. Muita robežas pārbauda jūsu personu, kādu jūs braucat. Jā, vienīgais es tagad nebraucu uz ārzemēm. Arī valsts policijas darbiniekam, ja viņš vaicā, tad ir jānorāda savu personu. Tikai tad, kad es esmu kaut ko pārkāpis. Es uz šobrīd neesmu neko pārkāpis kā vīrietis. Es vienkārši šeit atrodos. Tāpēc, ka man draugs Mareks piezvanīja, teica, ka šeit notiek neleģitīvas darbības. Viņam par šīm darbībām nav uzrādīti nekādi papīri. Viņš man zvana. Mēs atbraucam šeit, mēģināt noskaidrot situāciju. Jūs sakat, ka šī situācija ir pilnīgā leģitīmā, tāpēc, ka jūs esat redzējuši papīrus tiesiskus. Mēs šos papīrus neesam redzējuši, tāpēc Mareks zvana. Atbrauciet draugi palīgā, kāpēc mēs esam šeit. Un es neesmu nevienu brīdi devis solījumu, vai man nav nekāda pienākuma. Šī nav kaut kāda tiesvedība, šī nav kaut kāda aizturēšana. Mēs atrodas šeit uz ceļu, publiska ceļu, un jūs man tagad pasakat personu. Ieejot veikalā, jūs esat pircējs, aizbraukt uz mājām, jūs esat vīrs, iespējams labākais. Šobrīd mēs esam policijas darbinieki, kuriem ir tiesības noskaidrot jūsu personu. Tikai tādā gadījumā, ja es būšu kaut ko pārkāpis. Nē, bet iedomājieties, es eju pa ceļu. Jūsu draugs. Es eju pa ceļu. Palīdziet lūdzu savam draugam. Nē, nu saskaņā policijas likumu, jūs jau noskaidrot personu, tātad pamatojas uz kaut kādu iesniegšu. Nekādu iesniegšu. Vienkārši mums ir jāpārbauda šeit esošās personas, kuras ir iesaistītas jūsu interesēs. Bet personas nav, viņi Bet jau šeit ir personas nav, dzīvi šeit ir cilvēki, šeit ir vīrieši, šeit jau nav persona. Ot kā jūs varēsiet? Nē, nu viņi lieto. Bet kāpēc jūs džekis neiet? Bet tāpēc mēs gribam noskaidrot. Kāpēc jūs neiet? Es nesaprotu. Mēs jau visādi mēģinām, nekā jau nesaprotam. Bet mēs taču uzdevam. Jūs visi šeit esat. Mēs neuzdevam. Kur personu jūs lietojat? Es esmu vīrietis. Pagaid, saprotu. Mужчина. Tad, kad mēs tiksimies Kur tiesvedībā. personu jūs lietojat? Tad, kad mēs Не tiksimies использую я tiesvedībā. сейчас никакой персоны. Я Я не персона. Es esmu vīrietis. Персону никакой не использую. Paldies par uzmanību. Paldies, Džeki. Arī jūs. Man liekas, nav slikts.